Labvakar, LMT ziņās piekdienas vakarā. Esiet sveicināti, pienācis laiks aktuālākajiem jaunumiem ar tiem studijā Andris Sauzāns un Ils Dobele. Sākam ar dažiem ziņu tematiem īsumā. Amatpersonas apsver, kā Latvijai palielināt savu dalību dārgajā un bīstamajā misijā uz Afganistānu. Maskavas valdības pārstāvju degustē maskaviešiem domātās preces ar zīmolu Rīgas marka. No kādreizējās Aušvicas nāves nometnes nozagts bēdīgi slavenais uzraksts "Darbs dara brīvu". Sniegā iepludinātajā Kolkas apkārtnē joprojām desmitiem cilvēku iesprostotas savās mājās. Lēmumu par savas misijas paplašināšanu Afganistānā Latvija pieņems nākamā gada sākumā, tā šodien paziņoja ārlietu ministrs. Pēc mēneša visām NATO dalību valstīm jāziņo par iespējām palielināt savu ieguldījumu miera nodrošināšanā Afganistānā. Kādas ir Latvijas iespējas vairot palīdzību nemiernieku postītāju valstī? To stāsta Gatis Hoveckis. Lēmums palielināt savu misiju Afganistānā ir simboliski svarīgs, jo tas vairot Latvijas uzticamību rietumu sabiedroto vidū. Tā norāda analītiķi, kuri vērš uzmanību uz bažām, ka Latvija šobrīd jau daudzējādā ziņā ir ķēdes vājākais posms NATO. Par nākamā gada Latvijas dalību Afganistānas misijā šodien sprieda Rīgas pilī. Politiķi norāda, ka Latvijai nav pamata kaunēties par savu 175 karavīru lielo misiju, kas izmaksā 12 miljonus gadā. Procentuāli pret valsts iedzīvotāju skaitu tā esot viena no lielākajām misijām. Turklāt pat ārkārtas taupības laikā nākamgad netiks samazināta. Man nav ne mazākās šaubas, ka mēs pildam visu mūsu saistības un nevar būt runa, ka Latvija ir kaut kāda vājāks posms NATO ķēdē. Pēc tam, kad ASV prezidents paziņoja, ka uz Afganistānu jāsūta vairāk karavīru, Latvijas ārlietu ministrs aicināja izvērtēt iespējas palielināt Latvijas iesaisti Afganistānā. Nacionālajos bruņotajos spēkos neoficiāli LNT ziņām pagājušajā nedēļā norādīja, ka Māris Rieksniņš rīkojas nekorekti, ja ierosinājis uz Afganistānu sūtīt vairāk karavīru. Naudas trūkuma dēļ par to nevarot būt nerunas. Apsverama vien ir dalības palielināšana Eiropas Savienības civilo ekspertu misijā. Tā tagad vienā balsī norāda gan aizsardzības, gan ārlietu ministrs, apliecinot, ka viņu pozīcija ir vienota. Absolūti. Es domāju, ka mums ir ļoti laba sadarbības ar ārlietu ministriju, aizsardzības ministriju un bruņotajiem spēkiem. Eiropas Savienības civilās misijas sastāvā šobrīd darbojas viens policists no Latvijas. Valsts budžetam tas izmaksā 30 000 latu gadā. Vai Latvija var atļauties sūtīt vēl kādu policistu uz Afganistānu? Valdība plāno lemt nākamā gada sākumā. Janvāra beigās visām NATO dalību valstīm jāziņo par to iespējām vairot savu līdzdalību Afganistānas misijā. Gatis Hoveckis, Roisbrants, LNT. Satversmes tiesa ir sagatavojusi un nākam pirmdien paziņos spriedumu lietā par pensiju samazināšanas atbilstību Satversmē. Pēc tam, kad Saeima jūnijā pieņēma likumu, ar kuru parastās pensijas samazināja par 10%, bet strādājošo pensionāru pensijas par 70%, Satversmes tiesa saņēma ap 9000 sūdzību. Tās visas tika apvienotas vienā lietā un gaidāmais spriedums attieksies uz pilnīgi visiem pensionāriem. Lai jau sagatavotais spriedums skaitītos pieņemts, tas vēl jāparaksta tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim, ko viņš darīšot pirmdien. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze uzsver, šis tiesas lēmums skars ne tikai pensionārus, jo tiesiskais aspekts attiecas uz visu sabiedrību. Ja šādā veidā var pārkāpt tiesiskos principus pret pensionāriem, tikpat labi viņus pārkāpt pret bērniem, pret jauniešiem, pret video paudzi, pret visiem, pret sabiedrību kopumā. Tas nozīmē, ka brūk tiesiskums mūsu valstī. Pensionāru federācijas vadītāja vien pauž cerību, ka Satversmes tiesas spriedums būs patiess. Pēc tam, kad spriedumu pirmdien paziņos, tas tiks arī publiskots Satversmes tiesas mājaslapā internetā. Spriedums būs galīgs un nepārsūdzams. Valsts prezidents Valdis Zatlers šodien parakstīs nākamā gada valsts budžeta likumu. Smagās un garās diskusijās tapušo nepopulāro nākamā gada budžetu Saeima pieņēma 1. decembrī. Tas paredz gan turpmāku izdevumu samazināšanu, gan nodokļu palielināšanu. Skarbākie lēmumi bija iedzīvotāju ienākumu nodokļu palielināšana līdz 26%, ko finanšu ministrs Renārs Repšs jau atzinis par kļūdu, un mājokļa nodokļu ieviešana. Neskatoties uz starptautisko aizdevēju pieprasīto un īstenoto budžeta deficīta samazināšanu nākamā
nākamgad par 500 miljoniem latu, ko budžeta deficīts plānots vairāk nekā 680 miljoni, jeb līdz 7,6% no iekšzemes koprodukta. Pēc Finanšu ministrijas prognozēm iekšzemes koprodukts nākamgad samazināsies par 4%, bet patēriņa cenas saruks par 3,7%. Reģistrētais bezdarba līmenis plānots 13,8%, lai gan jau tagad tas pārsniedz 15%. Tautas partija pārsūdzējusi spriedumu, ar kuru atstāts spēkā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums uzdot partijai pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos un iztērētos finanšu līdzekļus miljonu latu apmērā. Tautas partijas pieteikumu par Knabu veikto uzrēķinu atcelšanu administratīvā tiesa slēgtā sēdē iepriekš noraidīja. Tautas partija tiesā apstrīd Knabu lēmumu, ar kuru tai uzdots ieskaitīt budžetā vairāk kā miljonus latu par pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu pārsniegšanu un par neatļauti saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Pārbaudas laikā Knabs secināja, ka pastāv tieša saikne starp Tautas partijas priekšvēlēšanu kampaņu un vairāk juridisko personu veidotajām kampaņām, kuras bija vērstas tieši uz Tautas partijas reklamēšanu, kādēļ tika veicināta partijas popularitāte 9. Saeimas priekšvēlēšanu periodā. Vairāki Latvijas ražotāji nolēmuši kopā startēt Krievijas tirgu. Jau nākamgad Maskavā parādīsies mūsu uzņēmējas ražotā produkcija ar vienotu zīmolu Rīgas marka. Uzņēmēji cer, ka vienots zīmols viņiem palīdzēs palielināt eksporta apjomus austrumu tirgu un veicinās Latvijas produktu atpazīstamību Maskavas tirdzniecības tīklos. Turpina Svetlāna Leitāne. Aptuveni 20 uzņēmēji no visas Latvijas šodien pulcējās atpūtas kompleksā Lido, lai ar savu produkciju iepazīstinātu Maskavas pilsētas valdības delegāciju. Jogurti, putras, sīri, šproti, skūpināti sivēni un citi gaļas izstrādājumi zem vienota zīmola Rīgas marka tiks virzīti Krievijas tirgū. Ņemot vērā situāciju vietējā tirgu, citas izējas nav. Es domāju, ka izdosies, un es domāju, ka, ja, teiksim, ir vesels uzņēmēju kopums, kas ies uz to tirgu, teiksim, tad kopumā ir tikai spēks. Es ceru, ka mums visiem kopā izdosies. Līdz šim uz Krieviju mēs esam eksportējuši izēvielas, auzu miltus un auzu pārslus, un to potenciālu mēs redzam tiešām eksportējot arī piedāvājot Krievijas iedzīvotājiem produktus patēriņa iepakojumos, biezputras un pārslas, kas ir ražots šeit uz vietas Rīgas dzirnavniekā. Vairāki programmā iesaistītie uzņēmēji šobrīd jau darbojas Krievijas tirgu, taču zem citu tirgotāju preču zīmēm. Tas viņu produktus padarot bezpersoniskus, tāpēc pieņemts lēmums izmantot Rīgas marku. Protams, tas nebūs viegli. Es domāju, nevar iedomāties, ka vienā gada laikā, pateiksim, ir iespējams sasniegt ļoti liels un labs rezultāts, bet kaut kā tas ir jāsāk, un vēl jau vairāk, teiksim, labāk mēs to darām zem Rīgas markas, nekā, teiksim, mēs strādājam zem Krievijas tirgotāju preču zīmē. Tas ir manā uztverē viens no labākiem piemēriem, lai varētu ieiet Krievijas tirgu ātri un efektīvi. Tomēr pārstāvis no Maskavas apšauba, ka tas būs ātri. Joprojām līdz galam nav atrisināts jautājums par dubulto nodokļu slogu. Turklāt, lai gan Latvijas preci Krievijā gaidot, vietējām būšot priekšroka. Krievijā tirgus palielinās ar katru gadu, un mēs, protams, priekšroku dodam saviem ražotājiem. Taču mūsu tirgus ir atvērts. Esmu pārliecināts, ka konkurencē dzimst kvalitāte un cena. Baudot dažādus produktus, pārstāvis no Maskavas tos novērtēja pozitīvi un sniedza padomu, kā rīkoties labāk. Kundzei grib izplatīt un nopērkt šitādu buņģiņu un noliec priekšā. Jā, pienes gultā kopā ar kafiju, saprot. Fēni. Latvijas uzņēmējiem ceļos Krieviju šķūrē Rīgas doma. Tās vadība prognozē, ka ar laiku uzņēmumu skaits, kas iesaistīsies programmā, būs mērāms 100. Ražotājiem būs iespēja, viņi var saņemt no Rīgas domas, kad viss būs sagatavots tas Rīgas markas apliecinājumu, ko viņi var likt uz savu iepakojumu, un tālāk viņam būs visas iespējas ar to braukt uz Maskavu un to tirgot. Maskavas tirgu preces ar vienotu zīmolu Rīgas marka varētu parādīties jau nākamgad 2. ceturksnī. Daudzi programmā iesaistītie Latvijas ražotāji jau tirgo savas preces Krievijas tirgu, taču viņi cer, ka tieši Rīgas marka viņiem palīdzēs palielināt eksporta apjomus. Svetlāna Leitāne, Rojas Brants, LNT.
Kravas automašīnu rindas uz Latvijas-Krievijas robežas līdz nākamās nedēļas sākumam nemazināsies. Tomēr ir arī labā ziņa. Latvijas-Krievijas starpvalstu komisijā panākta vienošanās, kā risināt radušos saspīlējumu. Simtiem kravas automašīnu šoferi stindzinošā salā diennaktī nīkst garās rindās un nepacietīgi gaida, kad Krievijas muitnieki pārtrauks pastiprināto Latvijas pārvadātāju kontroli. Krievijas amatpersonas Latvijas uzņēmējus apsūdz muitas noteikumu dažādos pārkāpumos, kas kaimiņiem esot radījuši finansiālus zaudējumus. Latvijas-Krievijas starpvalstu komisijas vienojušās, ka Latvijas pārvadātāji izstrādās priekšlikumus, kā sekt zaudējumus, kas pārsniedz apdrošināšanas limitu. Savukārt Krievijas puse sola izskatīt iespēju atsākt kravu pārbaudas normālā režīmā, taču tas nenotiks ātrāk par nākamās nedēļas sākumu. Līdz tam šoferiem jāsamierinās ar salšanu un ilgu gaidīšanu, lai nokļūtu Krievijā. Viegli šajos laikos neklājas arī māksliniekiem un mūziķiem. Vairāk populāri mūziķi šodien kļuva par ielu muzikantiem. Kāpēc tā un kā tas viss izklausījās, redzēsit un dzirdēsit jau pēc brīža. ASV prezidents Baraks Obama šodien brīdināja pasaules valstu līderus, ka neveiksme ANO klimata izmaiņu samitā Kopenhāgenā var likt pasaulē apšaubīt starptautiskās sabiedrības kolektīvo rīcības spēju. Pēc ASV līderu teiktā ir jābeidz strīdēties un jāpanāk vienošanās kaut vai par nepilnīgu klimata izmaiņu ierobežošanas līgumu. Pretējā gadījumā pasaules valstīm jārēķinās ar šķelšanos, kas globālajai sasilšanai ļaus netraucēti turpināties. Jautājums vairs nav par to, kas ir mūsu izaicinājums, bet tas, kā mēs ar to tiksim galā. Klimata izmaiņu fakts netiek apšaubīts, taču, manuprāt, lielākās šaubas šobrīd ir par mūsu spēju pieņemt kolektīvu lēmumu. Es ticu, ka mēs spējam pieņemt izšķirošus lēmumus, jo draudi attiecas uz mums visiem. Tāpēc es esmu šeit ieradies. Nevis, lai runātu, bet lai rīkotos. Taču savā runā Obama nepiedāvāja ASV apņemšanos samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, ko daudz uzskata par būtisku priekšnoteikumu, lai panāktu kopīgu vienošanos. Par spīti tam, ka šodien konferencē bija jānoslēdzas, apvienoto nāciju organizācijas pārstāvji aicinājuši pasaules valstu līderus palikt Kopenhāgenā uz vēl vienu nakti, lai 2 nedēļas ilgā sanāksme nebeigtos ar izgāšanos. Nepatīkams incidents Polijā. Pagaidām nenoskaidroti ļaundari nozaguši bēdīgi slaveno metāla izkārtni ar lozungu "Darbs dara brīvu", kas karājas virs Aušvicas nāves nometnes vietā izveidotā muzeja ieejas. Vairāk stāstīja Goldmanis. Lozungs "Darbs dara brīvu" kļuva par simbolu nacistu centieniem iedvest mānīgu drošības sajūtu ieslodzītajiem, kas beidza savu dzīvi šajā Polijas dienvidos esošajā koncentrācijas nometnē. Aušvicas nāves nometne kļuva par pēdējo mājvietu apmēram 1,5 miljonam cilvēku, pārsvarā ebrejiem, kas nometnē ieradās caur šiem šaurajiem metāla vārtiem. Taču metālā kaltais lozungs, kas rotāja vārtus, tagad ir pazudis. Aušvicas muzeja amatpersonas atzīst, ka šis ir pirmais šāda veida incidents muzeja un pašas nometnes pastāvēšanas vēsturē. Es varu to raksturot ar 2 vārdiem – zādzību un apgānīšanu. Ir apgānīta viena no lielākajām kapsētām Eiropā, kur vairāk kā 1 miljons cilvēku gāja bojā no nacistu rokām. Tas ir neticami skumji un nožēlojami. Muzeja vadība gan ir aizvietojusi izkārtni ar tās kopiju, taču notikušais ir izraisījis pamatīgu sašutumu vētru Izrēlā, kur daži to vērtē gandrīz kā kara pieteikumu. Izraēlas ārlietu ministra vietnieks to nosaucis par kārtējo naida izpausmi pret ebrejiem. Vairāk nekā 200 hektāru plašā Aušvicas koncentrācijas nometne pēc kara kļuva par muzeju, ko ik gadu apmeklē vidēji 1 miljons cilvēku. Policija šobrīd analizē muzejā izvietoto novērošanas kameru ierakstus, taču varas iestādēm pagaidām nav skaidrs, kas varētu būt iespējamie vainīgie. Tiek uzskatīts, ka zādzībā varētu būt vainojami neonacisti vai ļaudis, kas darbojas antīku priekšmetu kolekcionāru interesēs. Lai atklātu noziegumu, izsludinātu naudas prēmiju, kas mērojama ar 800 latiem. Ivo Goldmanis, LNT. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā un vairāki 10 pazuduši bez vēsts, apgāžoties kravas kuģim vidusjūrā. Incidents notika apmēram 17 km no Libānas krastiem, kad kuģis, kas devās no Urugvajas uz Sīriju, vētras laikā apgāzās. Uz tā atradās 80 cilvēku un vairāk tūkstošu aitu. 31 cilvēku ir izdevies izglābt, atrastas arī 2 cilvēku mirstīgās atliekas. Pārējie tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Viņu meklēšanā iesaistīti Kiprā bāzētie britu spēki, ANO miera uzturētāji un Libānas jūras spēki.
Nīderlandes jūras spēki bijuši spiesti atbrīvot sagūstītos Somālijas pirātus, jo neviena valsts nav piekritusi uzņemt viņus tiesāšanai. Nīderlandes aizsardzības ministrija šodien informēja, ka pirāti atbrīvot, jo Eiropas Savienība nolēmusi, ka 13 aizturētajiem nav iespējams izvirzīt apsūdzības. Pirāti tika sagūstīti pirms 2 nedēļām Indijas okeānā brīdī, kad īstenoja uzbrukumu kādam krāvas kuģim. Likuma atšķirības dažādās valstīs ir iedargājušas centienus apkarot pirātismu Adenas līcī pie Somālijas krastiem. No neskaitāmajiem pirātu uzbrukumiem tikai pāris gadījumos pirāti ir saukti pie atbildības. Skati kā bargajos Somijas ziemeļos, tā par dziļo ziemu priecājas tie Kolkas iedzīvotāji, kuru ceļš uz ārpasauli ir izšķūrēts. Taču vēl vismaz 100 cilvēku mazajos piejūras ciematos no savām mājvietām izkļūt nespēja. Par to, ka mazie ceļi ir neizbraucami un esošā tehnika ar to tīrīšanu ātri nespēja tik galā, pārliecinājās arī mūsu kolēģe Līna Vītiņa, kas tikko ir atgriezusies no Kolkas. Trešdien sasniegušais sniegs jau 2 dienas paralizējis Kolkas apkārtnes ierasto ritmu. Ceļa malās cilvēki atrok ieputinātās automašīnas un pa sniega kupenām paiet ir faktiski neiespējami. Cilvēki ar lāpstām palīdz tiem, kas paši saviem spēkiem no mājas ārā netiek. Atnāca un viņš šorīt jau agrā rīta sāk no šejien rakt un tur ne mēs tiekam pēc ūdeni, pēc malka. Bet tagad tiekat? Nu, tagad tiek, bet visi pieputināts ar sniegu, kas saka, sniega kauni. Dzidras kundze atceras, tik dziļš sniegs bijis pirms aptuveni 70 gadiem, kad viņa bija mazs bērns. Abi Kolkas veikali toties strādā. Cilvēki, baidoties no bada, nāk iepirkt pārtikas krājumus. Nu, tā līdz vidum sniegā ļoti grūti, smagi iet. Līdz veikalam, kur parasti ir 7 minūšu gājiens, 40 minūtes nācām ārā. Darbs apgrūtināts arī Latvenergo pārstāvjiem. Viņi nevar piekļūt kādam sadalas skapim, kur radusies kļūme. Ko tas lielais sniegs nodarījis? Tad kā tas ietekmē jūsu darbu? Tas, ka netiek klāt visam, kam vajag. Jābrien cauri, viens montieris jau aizgājis. Kolkas pagasta pārstāvis saka, vistraģiskākā situācija mazajos piejūras ciematos. Viņš regulāri sazvanās ar cilvēkiem vai viņiem, kas netrūkst. Ja vajadzētu kādu nogādāt slimnīcā, brauktu pakaļ ar šķūri. Cilvēki nevar paši saviem spēkiem izrakties ārā sniega dēļ, tad es zinu, ka uz turieni ir jānosūt vai nu traktors, vai nu palīgi ar lāpstām. Ceļus tīra tehnika no Dundagas un Talsiem, taču tā ir nepietiekama, lai ceļus ātri izšķūrētu. Vairāk svarīgiem ceļiem vispirms iztīrīta viena josla, lai auto vismaz daļēji var samainīties. Kolkas Ventspils ceļš. Ar savu automašīnu esam tikuši līdz pagriezienam uz Vaidi, taču tālāk mums braukt neiesaka, jo varam tur palikt. Ir laipni cilvēki, kas piedāvā aizvest un parādīt, kā tad tur izskatās. Lieta ir tāda, ka vispār es ar džipu nevaru pabraukt, jo viņš ir pa virsu nobraucis, zem viņa vēl paliek. Nu, skaidrs, jā. Viņš tomēr riskē mūs vest pa meža ceļu uz Saunagu, vienu no ieputinātajiem ciematiem, kur dzīvo vairāki 10 cilvēku. Mašīna ir jāatstāj un atpakaļ jāiet kājām. Neviens to tagad izvilkt nevar, jo traktors strādā citā ciemata pusē. Tik bezcerīgā situācijā šobrīd atrodas vismaz 100 cilvēku, tikai viņi ir vēl dziļāk ieputināti. Sestdienas svētdiena darbs turpināsies, vai ne? Protams, tā arī tik ilgi, kamēr visi cilvēki būs pieslēgti pie valsts. Kamēr daudzi savās viensētās gaida vienīgo glābēju sniega šķūri, ekstrēmāku izjūtu cienītāji no lielā sniega gūst arī prieku. Elīna Vītiņa, Evers Baltmanis, LNT. Jā, lūk, tāda notikuma ir izcinās Kolkā. Un turpinām ar citiem jaunumiem. Policija visur klāt nevar būt, tāpēc savu īpašumu jāsargā pašiem. Tā saka Rīgas Tehniskās universitātes autotransporta institūta docents, kurš kopā ar 4 dombiedriem vēlā nakts stundā aizturējis 2 zagļus. Tie centušies no Tehniskās universitātes telpām Maskavas ielā aiznest automašīnu detaļas un nodot metālužņos. Kā zagļus, kuri bija bruņojušies ar ragaviņām, aizturēja, uzziniet jau šovakar degpunktā uzreiz pēc LNT laika ziņām. Vairāk populāri mūziķi atgriežas pie savas karjeras pirmsākumiem, kļūstot par ielu muzikantiem. Šādā veidā mākslinieki vēlas pievērst uzmanību kultūras nozīmei sabiedrības izaugsmai. Šobrīd daudzi sirdsmieru cenšas atgūt atžgārnā veidā, piepildot vēders, nevis meklējot kultūras vērtības. Ielas muziku klausīt devās Kārlis Goldbergs Kristofsons.
Cepure, kur garām gājējiem iemest naudu, simboliski norāda uz nabadzīgo kultūras atbalstu Latvijā. Opera dziedātājs Armands Siliņš uzsver, ka pēdējā laikā klausītāju koncertos netrūkst. Koncertu varētu būt pat vairāk, diemžēl valsts cilvēkiem liedz šādu iespēju. Vienkārši elementāri, jā, pasaka kultūra kapitāla fonds, ka tiek nogriezts finansējums tieši kameru mūzikai un viss. Un līdz ar to arī visai latviešu tautai rodās šis kultūras deficīts, un lai šo problēmu kaut kādā veidā sāktu risināt un piesaistīt uzmanību. Tāpēc mēs arī esam vieni no tiem, kas uzreiz bez liekām ierunām piekritām šim pasākumam. Daudz mākslinieki spiesti atteikties no aicinājuma radīt kultūras vērtības. Tā vietā, lai sacerētu dziesmas, mūziķi spiesti pievērsties naudas pelnīšanai citādā veidā. Tomēr mākslinieki apzinās, ka viņi nav vienīgie, kuriem klājas grūti, tāpēc šī nav nekādā gadījumā protesta akcija. Tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un tur pašlaik mēs varam izteikties vai sarauties, un kādu lamāt iet pasist logus ārā, bet es domāju, ka labāk uzdziedāt kādu dziesmu un cerībā, ka vienkārši darīt tālāk to, ko darīt, un cerībā, ka nenomirsim tik ātri vēl. Māksla jau pat par sevi nepazūd. Vienkārši vienīgais, kur ir problēma, nav maksātspēja. Vienkārši mākslinieki nevar izdzīvot no tā. Šobrīd svarīgākais ir saglabāt cilvēku interesi par kultūru. Arvien vairāk taupot uz mākslas rēķina, mēs varam zaudēt kaut ko daudz vērtīgāku par naudu. Sāp ir par to, ka cilvēki uzskata, ka kultūrā ieguldīta nauda ir vēja izsiešķa līdzekļi. Kāpēc mums ir vajadzīga kultūra, ja mums nav ko ēst un tam līdzīgi? Bet par kādu sabiedrību var runāt, ja tā aug bez kultūras? Kultūra sniedz mums pārticību, kad kabatās svilpo vējš, raksta Rolands Ūdrs. Vairāk lasīt, ko dziesminieki raksta un ko domā, iespējams, akcijas mājaslapā. Kārlis Goldbergs, Kristapsons, Valdis Sauzāns, LNT. Satriecojuši laba ziņa Latvijas sporta līdzjutējiem. Pirms dažām stundām kļuva zināms, ka leģendāro latviešu vārdsargu Artūru Irbi uzņems Starptautiskās hokeja federācijas slavas zālē. Svinīgā uzņemšanas ceremonija notiks nākamā gada maijā Vācijas pilsētā Ķelnē pasaules hokeja čempionāta laikā. Irbi būs otrais Latvijas hokejists pēc Helmuta Baldēra, kurš uzņems šajā slavas zālē. Pat labi Irbi strādā par Nacionālās hokeja līgas kluba Vašingtonas Capitals vārdsargu treneri. Šī ziņa noteikti nav nekāds jaunums Laurim Uzbolskim, kurš jau ir studijā, taču tā ir, man liekas, kā Ziemassvētku dāvana visiem hokeja līdzjutējiem un arī citiem cilvēkiem, jo Artūra Irbes cienītāji netrūkst, vai ne, Lauris? Jā, patiešām šī hokeja ziņa vakar uzlabo noskaņojumu ne tikai kaislīgiem hokeja faniem, bet visiem sporta līdzjutējiem Latvijā. Stāstīšu arī par to, ka Mārtiņš Dukurs saglabājas līderpozīcijas pasaules kausa kopvērtējumā skeletonā. Viņam šodien tikai 5. rezultāts, taču līderpozīcijas viņš saglabājas. Jā, bet salas Latvijā neatkāpjas. Kāds laiks būs brīvdienās par to, lai stāsta šīs dienas vārdienas gaviļnieks Kristaps. Varbūt viņš otrā studijā sarīkojas kādu nelielu ballīti. Sveiks, Kristap. Un vēl sniegavīši. Labvakar, man ir ballīte ar zirgu. Lūk, ļoti iespaidīga bilde, un to ir atsūtījusi Linda Lejiet. Liels paldies par sveicieniem. Un šo Lindas, vareno bildi, es atkal pasakos visiem tiem, kuri mani ir šodien sveikuši. Liels paldies. Un, protams, par laikapstākļiem pastāstīšu arī vairāk. Šī bilde tapusi Rojā, tā kā tur sniega ir gana daudz. Kā būs citvieta, par to laika ziņās. Labi, Kristap, gaidīsim laika ziņas, lai uzzinātu ko vairāk. Paldies pagaidām. Bet piekdienas vakars, protams, turpinās, un šovakar pie mums LNT jau tāda īsti svētku noskaņa. Un to meklējiet LNT lielajā piekdienas filmā visai ģimenei Elvis, bet uzreiz pēc tam LNT krimināla komēdijas Sliktais Santa Klaus. Bet lai jums ir jaukas un nedaudz arī siltākas brīvdienas. Ar labvakar! Eņģeļu radīti svētki, laima. Gardus svētkus vēl LNT un majonēze gardi gan. 19. decembrī 32 colu Full HD LCD televizors Sony RD Electronics tikai 299 lati. Jau 85 gadus mēs gādājam,
lai jūsu nauda augtu drošībā un mierā. Krājbankas ziemas noguldījums. Visaugstākais sirdsmiera procents. Latvijas Krājbanka. Prisma ir Ziemassvētku veikals. Rotaļlieta Lego helikoptera pārvadātājs 18 lati 99 centīmi. Dāvanu komplekts Nivea Active Body Care 5 lati 69 centīmi. Dāvanu komplekts Marilyn Monroe 11 lati 99 centīmi. Prisma. Nauda augs īstajā laikā. Ziemassvētki, brīnumu un dāvanu laiks. Izvietojiet Ziemassvētku depozītu Norvik bankā un saņemiet Maksima dāvanu čekus 5 latu vērtībā. Jo lielāks noguldījums, jo vairāk čeku. Kā arī laimējiet vienu no superbalvām. 3 Statoil dāvanu kārtas 1000 latu vērtībā, 5 Novatūšu dāvanu kārtas 1000 latu vērtībā un galvenā superbalva 10 000 latu Visa Gold norēķinu kartē. Akcijas noteikumi www.norvik.lv. PTA jūsu izvēle decembrī. Lielākais sadzīves tehnikas veikals Latvijā ar ļoti zemām cenām. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu novēl PTA. PTA Ganību Dambī 40C. Uzsmidziniet Dikloflex uz sāpošās locītavas, lai mazinātu sāpes un iekaisumu. Dikloflex lieto locītavu sāpju pietūkuma un iekaisuma ārstēšanai. Dikloflex tieši sāpju epicentrā. Ziemassvētku ir došanas un piedošanas laiks. Priecīgus svētkus! Rimī! Laimas piparkūkas Ziemassvētku maksā tikai 49 centīmi. Mandarīni tikai 68 centīmi kilogramā. Karstvīns Winterwein 1 lats un 59 centīmi. Priecīgus svētkus! Rimī! Versace parfum. Laiks derīgām dāvanām. Šonedēļ Jusk piedāvā televizora galdiņš par 24 latiem 99 centīmiem. Mīļu spalvu sega par 9 latiem 99 centīmiem. Bet visām Ziemassvētku precēm atlaide līdz 50%. Jusk. Gudra izvēle. Armijas saldumiņš kļūst kukurūzā, kurai nav vajadzīgas saldās cukura krelles, jo viņa satur visu saules saldumu. Kukurūza Bondwell. Viņa laimē ceļojumu uz salātiem. Gadiem ilgi mēs izvēlamies tikai dabīgi saldu kukurūzu. Lūk, kāpēc mēs nepievienojam cukuru. Sagaidām jauno gadu ar vērienu. Baltika Beach Hotel rīko grandiozās svinības 30. gadu stilā. Jūs sagaida ugunīgas dejas, atraktīvi muzikanti, konkursi, pārsteigumi, kā arī izsmalcinātas svētku vakariņas un uguņošana jūras krastā. Spilgtu džeza šovs sniegs nepārspējamais Aļģirdas Šuminskas un grupa Keksi. Nepalaid garām. Īpaši spā piedāvājumi nākamajā dienā. Uzzini vairāk par tālruni vai baltikbeach.lv. Cietā ūdens dēļ lielākajai daļai mēs neizmazgājam savu apģērbu līdz pilnīgai tīrībai. Par laimi ir līdzeklis, kas mazgā tik tīri, ka pat mušai bail nosēsties. Ciets ūdens apgrūtina aktīvo daļiņu iedarbību. E-pulvera Soft Water formula mīkstina ūdeni un aktīvās daļiņas sāk darboties jau 30 grādu temperatūrā. Apģērbs kļūst tik tīrs, ka pat mušai bail nosēsties. Iepriecināsim savus mīļos Ziemassvētkos. Skaistas, romantiskas, vērtīgas, lielas un mazas dāvanas Zvaigznes grāmatnīcās par ļoti labām svētku cenām. Labākās dāvanas jauniešiem – pasaules bestselleri, krēslas sērijas romāni un bada spēles. Pret visām slimībām vislabākās zāles. Pieredze, zināšanas, prasme uzklausīt, atsaucīga sirds. Rīgas Stradiņa Universitātes absolventu asociācija rīko Gada balva medicīnā. Nosauc savus kandidātus Veselības ministrijas vai RSU mājaslapā vai sūti vēstuli uz Veselības ministriju. Pasākuma ģenerālsponsori Filips Grindeks, Rošs, Mēnesis aptieka. Viņš ir balts, viņu liek uz dažādiem ēdieniem, bet neliek uz zupas. Un kas tas ir? Tā ir Provances majonēze Francis, 500 grami. No 17. līdz 20. decembrim visos veikalos Maksima maksā tikai 85 centīmus.
Bet līdz 21. decembrim Ziemassvētku rotājumiem un dekoriem 40% atlaide. Maxima. Par zemu cenu. Padomāts. Gardus svētkus Bell LNT un majonēze gardi gan. Ziemassvētki ir laiks, kad notiek brīnumi. Mazi un lieli. Bet tie rada dzirkstošu svētku sajūtu katrā mājā. Atver savu sirdi priekam un mīļumam, lai Ziemassvētku gars sasilda arī tevi. Būsim svētkos kopā. LNT, tava televīzija no sirds. Labvakar par jaunumiem sportā. Artūrs Sirbe nākamā gada maijā tiks uzņemts pasaules hokeja slavas zālē. To šodien pavēstījusi Starptautiskā hokeja federācija. Kopā ar izcilo latviešu vārdsargu slavas zālē uzņems arī bijušās PSRS hokeja izlases uzbrucēju Vladimiru Krutovu, vācu hokeja slavenību Dīteru Hegenu un somu hokeisti Rīku Nīmineni. Artūrs Sirbe 90. gadā tika atzīts par pasaules čempionātu labāko vārdsargu PSRS izlases sastāvā, bet pēc tam palīdzēja izcīnīt vēsturiskas uzvaras Latvijas valstsvienībai gan pasaules hokeja čempionātos un citās meistrsacīkstēs. Irbe pārstāvējis 5 NHL klubus un 2002. gadā ar Karolīnas Hurricanes aizspēlējās līdz pat Stanley kausa finālam. Latvijas hokeja izlase vakar otrais pārbaudas mačā uzvarēja Dāniju un par šo spēli vairāk stāsta mans kolēģis Edgars Barbaks. Jā, valstsvienība pirmajā mačā Oļegs Naroka komanda pieveic dāņus rezultatīvā spēlē ar 5-3, tad vakar palikusi bez abiem vāciešiem Vasiļeva un Reķa, kā arī bez vairākiem Rīgas Dinamo hokeistiem. Latvijas izlases svinēja uzvaru ar minimālu pārsvaru 1-0. Uzvaras vārdus Latvijas izlasē spēlējot skaitliskajā vairākumā guva komandas kapteinis Jānis Sprukts tikai spēles 57. minūtē, bet mūsu valstsvienības vārtos sausā spēle Ervīnam Muštukovam. Vairāk devām iespēju sevi pierādīt jauniem spēlētājiem, un viņi to ļoti labi izdarīja. Šī spēle man patika pat labākā iepriekšējā. Bija azarts un cīņas spars, taču momentu realizācija ir stipri jāuzlabo. 3 maiņas, kas varētu spēlēt Vankūverā, man šobrīd ir skaidrs. Tagad atliek izveidot 4. un kandidātu ir ļoti daudz. Pirms olimpiskajām spēlēm Latvijas izlasē būs vēl tikai viena pārbaudas spēle. 10. februārī pirms izlidošanas uz Kanādu latvieši Frankfurtē tiksies ar Vācijas valstsvienību. Edgars Barbaks, Rojas Brāns, LNT. Šorīt NHL zaudējumus piedzīvoja visu 3 Latvijas hokeistu pārstāvētie klubi. Kāļas Krasteņa Dalsas Stars Atlantā spēles papildlaikā piekāpās 3. svinībai ar 5-6. Krasteņš laukumā bija 20 minūtes un izcēlās ar 6 bloķētiem pretinieka metieniem. Tikmēr Oskara Bārtuļa Philadelphijas Flyers otrais 3 dienu laikā zaudēja Pitsburgas Penguinu svinībai, taču šoreiz lidotāji zaudēja Pingvīniem pēc spēles metienos. Spēles pamatlaikā un papildlaikā cīņa beidzās neizšķirti 2-2. Bārtuļim šoreiz tikai 4 spēles minūtes un mūsu aizsargs neko īpaši izcelties nepaspēja. Vēl vienā mačā Raita Ivanāna Los Angelesas Kings viesos piekāpās Calgary Flames ar 1-2, taču karaļi saglabāja līderpozīcijas rietumu konferencē. Latvijas skeletonists Martins Dukurs šodien pasaules kausa posmā Altenbergas trasē Vācijā pirmo reizi šajā sezonā netika uz goda piedestālu, taču saglabāja līderpozīcijas sezonas kopvērtējumā. Martins pirmajā braucienā uzrādīja tikai 15. labāko laiku, taču otrajā braucienā sasniedza 2. labāko rezultātu un posmā ieguva 5. vietu. Turpretī Martina vecākais brālis Tomas lieliski veica pirmo braucienu, finišējot 2. pozīcijā, taču 2. braucienu viņš veica ar 10. labāko laiku un 2 braucienu summā Tomasam Dukuram 6. vieta. Sezonas kopvērtējumā Martins Dukurs savu tuvāko konkurentu Franku Romelu no Vācijas apsteidz par 33 punktiem, bet šīs dienas posmā uzvaru izcīnīja cits vācu skeletonists Mihi Hailovičs, un tā bija neliela sensācija. Šobrīd Latvijas Futbola federācijas svinīgā sezonas noslēguma pasākumā viesnīcā Islande pasniedz balvas aizvadītā gada Latvijas labākajiem futbolistiem un treneriem. Varam atklāt, ka federācijas veiktajā futbola
speciālistu aptaujā par 2009. gada labāko Latvijas futbolistu atzīts Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Kaspars Gorkšs, bet sižetu par balvu pasniegšanas ceremoniju skatīties rītvakar LMT sporta ziņās. Šodien pāros salozēja UEFA Čempionu līgas un Eiropas līgas play-off turnīra pirmās kārtas dalībnieces. Pieminēšu vien to, ka Čempionu līgas uzvarētāja Barcelona 8. finālā tiksies ar Vācijas Štutgarti. ULEB Eirolīgā 8. uzvaru pēc kārtas vakar svinēja Barcelona, kas šoreiz apspēlēja grupas vājāko komandu Kaunas Žalgiri ar 89-55, bet šorīt NBA čempionātā Floridas klubu derbijā Miami Heat pieveica par dueļa favorīti uzskatīto Orlando Magic ar 104-86. Miami līderis Dwaynes Veids guva 25 punktus, un viņa kontā arī šis lieliskais bloķētais pretinieku metiens. Vēl vienā mačā Portlandas Trail Blazers sīvā cīņā savā laukumā ar 105-102 pārspēja Phoenixas Suns. Paldies! Tie bija jaunumi sportā. Visiem uz labu! Labs vakars LNT laika ziņās. Iesaukumā kāda amizanta bilde, ko iesūtīja Lūk Aija Trulle, un šī bilde viņi vēl pierakstīja klāt Lūk ziemas sienāzis. Nu, tam, kurš staigā pa ceļu, tam jau ir viegli, bet tas, kurš te par maliņu, pa brīkšņiem, tam jau ir jālēkā. Ļoti skaista bilde. Liels paldies Aijai par to. Turpiniet sūtīt bildes, mēs tās ar prieku, protams, parādīsim, bet tūlīt pat par laika stakņa vairāk. Laika ziņas piedāvā Hedeliks. Es no klepus nebaidos. Ar Hedeliks es ārstējos. Arī Eiropas rajonos daudz mākoņu būs, bet nokrišņu nebūs. Ļoti daudz vieta nokrišņu starp mākoņiem uzspīdē saule, lai gan gaisa temperatūras gan pazeminās, gan Eiropas centrālajās daļās, gan arī Britu salās, arī Skandināvijā, un tur gaisa temperatūras brīžam pat paslīd zem nulles. Tūlīt arī palūkosim, kāda laikapstākļa rīt ir gaidām Eiropas lielākajās pilsētās. Sāksim ar Spāniju. Madridē, Barcelonā gaisa temperatūra ļoti zema, +4, +8 grādi, un arī Romā +10 grādi, un paies diena bez nokrišņiem. Britu salās gaisa temperatūra noslīdies arī zem nulles, tas būs Londonā -1 grāds, Amsterdamā, Briselē -4, -6 grādi, bez nokrišņiem diena, arī Vācijā, Berlīnē -8 grādi, un nav gaidāms ne sniegs, ne arī lietus, bet pie mums gan Baltijas valstīs jau šīs nakts laikā, šīs nakts otrajā pusē jau palielināsies mākoņu daudzums tieši valsts dienvidu rajonos. Dienvidu rajonos Liepājā, Bauskā, arī Daugavpilī, Rēzeknē, un redzat gaisa temperatūras naktīs. Bet tur, kur ir gaidāms skaidra nakts, ja jūs redzat šobrīd zvaigznes, tad jūs varat rēķināties, ka būs vēsa un liels sals šajā naktī, un gaisa temperatūra vidzemē var sasniegt pat -22, -23 grādus. Rīt dienas laikā kļūs nedaudz siltāks, -10 grādu Kurzemē, un nu jau šī fronte, kas nakts laikā būs sasniegusi valsts dienvidu rajonus, nu jau būs Latviju pārklājusi pilnībā. Turpinās pūst dienvidu austrumu pusvējš, tas pūtīs mērens, stiprs ar ātrumu līdz pat 8 metriem sekundē, bet brāzmās līdz pat 15. -15, -16 grādu dienas laikā Rujena Alūksnē, centrālos rajonos nedaudz siltāks, -11, -10 grādu. Šāds sals saglabāsies vēl arī nedēļas nogalē, un ik pa laikam arī sniks gan rīt, gan arī svētdien. Gaisa temperatūras nedaudz nakts laikā kļūs siltāks, -16, -14 grādu, un arī līdzīgi dienas laikā -8, -4 grādu. Tā snikšana būs mērena, stipra, par lieliem nokrišņu daudzumiem un sniegu nevajag raizēties, bet tad jau līdz otrdienai laikapstākļi nedaudz noskaidrosies un mazāk snikšana ir gaidām valsts rajonos. -5, -17 grādi naktī uz otrdienu. Nu, protams, parādās jau pirmās prognozes par pašiem Ziemassvētkiem. Jāsaka uzreiz, ka Ziemassvētku laikā kļūs nedaudz siltāks vietām, valsts dienvidu rajonos gaisa temperatūra var pat pārsniegt virs nulles, ap 0 +2 grādi. Bet kā tad tiešām būs Ziemassvētkos, to jau mēs uzzināsim pēc pāris dienām. Ar labvakar, es jums teicu. Laika ziņas